14. maijā ar koncertu Spīķeru koncertzālē dziedātāja Aija Andreju plašākai publikai prezentēja savu jaunāko radošo veikumu – studijas albumu Grāmatzīme. Albumā ir 10 dziesmas, albums saucās Grāmatzīme, albums ir krāsains, ir gan lirika, gan huligānisms un trakums. Un man nav mīļāko dziesmu, man viņas visas ir mīļas, jo es nevaru nevienu savu bērniņu atstāt aiz borta. Tā kā tā, viņas visas ir super un par ko es dziedu savā albumā. Par esošām sajūtām, par visu, kas ir bijis, par visu, kas ir pieredzēts. Ne par ko citu, kā par sevi un par mums visiem apkārt. Koncertu daudzi no vakara viesiem atzinīgi novērtēja dziedātājas veikumu un koncerta emocionālo noskaņu. Prieku par Aijas sniegumu pauda arī Jānis Holšteins, jeb Gorangora, kur komponētā dziesma Cilvēks cilvēkam Aijas Andrejevas izpildījumā iekļaut jaunajā diskā. Ļoti labi. Man šķiet, ka Aija katru reizi atrod kaut ko jaunu, un kas ir interesanti, ka atrod jaunu pirmkārt jau sevī. Un cik es varu nolasīt, teiksim, to visu informāciju un arī tas, kā tas viss skan un ar kādu vērienu tas tiek darīts, ir ļoti patīkami apzināties un redzēt to, kā Aijas jaunais atradums ir viņa pati tāda ļoti tīra, jo mūsdienās jau ir ļoti grūti atrast sevi un darīt tā, kā tev gribās. Tad šeit es pa visiem 100 noticēju Aijai. Manuprāt, lieliskas jaunas vēsmas latviešu popmūzikā. Jo popmūzika tomēr tāds, Aija ir kārtīgs popmūziķis, un, man liekas, ja viņa var atļauties tā, tad tas norāda, ka tā ir laba zīme, man tā liekas. Es skatos, un man prieks, man liekas, ka ar Gaumu visiem viss šeit ir kārtībā, un es priecājos. Es esmu tiešām ļoti priecīga, jo, zini kā, tas pirmais ir vienmēr gaidi, kas tad notiks, kāda būs reakcija, ko tad cilvēki teiks. Neskatoties uz to, ka šeit bija mani atbalstītāji un draugi. Vienkārši tas bija tik forši, mēs sadzirdējām pirmos aplausus Grāmatzīmei, un tā ir ļoti superīga sajūta. Paldies visiem, kuri atnāca, un es ceru, ka mums būs vēl daudz aplausu. Tā kaut kā. Next door.